Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Snieg tik neprātīgi balti, un man bail, ka zemē šonakt augstī, un es nezinu, pa kuru laiku klusi. Mana sirds tā cieši šonakt aizmigusi. Mēs šonakt nozagsim sniegā eņģeļiem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus, baltus sērmus stāstīsim. To sētniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mums pie pleciem spārnus. Es baidos teikt pavisam skaļi, ko man nozīmē tavs paklusēsi māpi, un es plūstu cauri tavam rokam klusi, kā pies tuvāk, tuvāk uz tavas sirds pusi. Mēs šonakt nozagsim sniegā eņģeļiem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus, baltus sērmus stāstīsim. To sētniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mums pie pleciem spārnus. Apledosim ātrāk nekā koki, un klusi slīdēsim uz pavasara pusi. Dusīga saule atradīs mūs savus, un mūsi pasmaidīs, kā noķērusi zāgļus. Mēs šonakt nozagsim sniegā eņģeļiem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus, baltus sārmus stāstīsim. To sētniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mums pie pleciem spārnus nozagsim. Sniegā eņģeļiem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus, baltus sērmus stāstīsim. To sētniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mums pie pleciem spārnus. Cīra un Lauris, tik balti. Cīra, kā ir drošāk uz skatuves, ir vienai vai ar Lauri? Ar Lauri. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš mani atbalsta arī. Palīk. Un kā tu, Lauri, jūties ar Cīru dziedot? Ļoti labi es jūtos, Cīra mani atbalsta. Nevajag bļaut mikrofonā. tas tā. Kāpēc jūs dziedājāt tik balti, jā, bet nevis pasakā?
Nu, tāpēc, ka, lai mēs taisītu grūzīņu versiju dziesmai Pasakā, kuras vēl nav, Cirai nedaudz ir jāpaugās, nu, lai būtu tā solīdi. Jā, tā tad iespējams, ja, ka jūs kādreiz dziedāsiet Pasakā. Tev labas bikses. Citas. Tu jau man varētu aizdot savējās arī, vai ne? Kuras? Šīs. Mierīgs. Labi. Cira, kuram prasīsim viedokli? Agri. Opā. Paldies tev, Cira. Agri, lūdzu, tavs viedoklis. Man ļoti liels prieks, kad ar šo priekšnesumu tu pierādīji, ka tu esi, ka tu dziedi un saproti, ko tu dziedi, un man liels prieks, ka blakus ir Lauris, un man vēl lielāks prieks par to, ka es redzēju, ka jums abiem ārkārtīgi patika tas, ko jūs darījāt. Jūs abi divi kopā dziedājat, un tas ir pats svarīgākais uz skatuves, lai cilvēks uz skatuves darīt to, ko viņš grib un mīl darīt. Paldies! Paldies, Agri! Jāna, lūdzu, tavs viedoklis. Turpinot tā Agri iesākto, ļoti labprāt nākamajos Ziemassvētkos, decembra mēnesī, uzgriežot rādio, dzirdētu šo duetu, dziedot to pašu dziesmu, bet tā jau ir cita dziesma. Nu, šeit ir cita jau pievienotā vērtība. Lauri, padomā. Paldies, Jānis, padomāšu, jā. Un Cira, Didi Madloba. Ko tas nozīmē? Netulkot Dainim. Labi. Jāni, tavs viedoklis. Kinsmerallī. Studijā bērni, starp citu, tiem, kam bija līdz 18, to nevajadzēja dzirdēt. Es biju ļoti sacerējies, viss bija forši, bet es biju sacerējies, ka tu kaut ko grūzīniski nodziedās. Man likās, ka uz finālu tas tā tik forši būtu bijis. Mazu kriku. Kādu grūzīnu tautas dziesmas, vienu pantiņu. Vismaz vienu pantiņu, mums tā gribējās visiem dzirdēt. Mēs jau 3 raidījumus gaidām. Laura, tas uz tevi neatiecās. Mēs, Laura, paies. Kāds zina, kas nemāk grūzīniski? Suļiko jau droši vien, ka tu māki. Es tikai zinu vienu vārdu. Cira, tu vari pateikt, ko nozīmē čahombīlī? Čahombīlī. Tā ir ēdiena. Labi, 2 pantiņi. Netavsadarisky tevca, udzirod lurģi halasi, სწორედ ისეთი როგორ ჩვენია, ნაიარებიც არ სულის, ნანგრევი ნარი ხალასი, ჯაღარასავი ჩემო გრჩენია. Ļoti labi! Jā, paldies. Tātad, Jāni? Cira, es tev gribu novēlēt, ka nekautrējies no savas dzimtenes, nekautrējies no tā, ka tu esi no Grūzijas, jo katram par savu valsti ir lepnums, es ceru, un arī tev tāds ir, tāpēc droši dzied grūzīņu dziesmas. Nav tā, ka Latvijā neviens viņas negrib dzirdēt, tieši otrādi, mēs ļoti labprāt gribētu viņas dzirdēt. Un par duetu, šodien, es domāju, tas ir jebkuras latviešu meitenes sapnis būt uz skatuves kopā ar Daini, protams, jā. Pierod, Lauri. Pat Deivida sapnis tas būtu. Jāna, Agri, varbūt jums ir par gruziņu dziedājumu viedoklis kāds? Me othe nācili šerīgi kocnā. Super. Tas bija vienkārši super, tas bija 4. tūras pieteikums Ludzas kadriļā. 4. tūra ar bučošanos. Gruzīnu valodā saprast varēja, jā? Me othe nācili šerīgi kocnā. Es saprotu pirmo un pēdīju. Un tas pa vidu ir vairāk tā kā franču valodā. Es mēģināšu atkārtot savu zināšanas. Jāna, tev? Jā, es pilnīgi piekrītu. Ir savulaik pirms pāris gadiem nācies sadarboties ar grupu Zešin no Gruzijas. Un jā, tie bija arī tie
cilvēki, pateicoties kuriem es tik ļoti iemīlēju Gruziju, pateicoties kuriem es tik ļoti iemīlēju Latviju. Lauri lasīju Twitterī, ka brauksi uz Gruziju drīz, vai ne? Cīras teica, man jau uzaicināja. Lauri, tur paliks tava sirds, ar to es tevi arī apsveicu, jo to zemi nemīlēt. Brauksi līdz. Lauri, un iedziedāsim pasakā divatā gruzīniski. Iedziedāsim! Varbūt tās tev ir, Lauri, kāds viedoklis par žūrijas komentāriem? Nav, es uzskatu, ka žūrijas komentāri nav jākomentē nekad. Paldies visiem trim. Arī tev, Kaspar. Lūdzu, Jūri. un skatītāji, es ceru, ka atbalstīs Ciru, jo es esmu šovakar par Ciru, ne tikai tāpēc, ka es ar Dziņu dziedāju kopā, bet es nobalsotu par Ciru. Bet skatītāji paši atrod savu zelta talantu šovakar. Tieši tā. Varbūt tās tev ir kaut ko tu gribētu pateikt arī Marekam? Marekam? Mareks nogriezis savus čirkainos matus. Apsveicu. Labi, Agri, 10 sekundes zvaigznei. Labi, Pēteri. Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Es uz jums lieku lielas cerības, draugi. Paldies! Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei. Protams. Nu, re, uz mums liek lielas cerības. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.